Sijā Eko-osta ir uzņēmums, kas veic ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanu, būvniecību un tehnoloģisko pārbaudi. Uzņēmums strādā ar vienām no modernākajām attīrīšanas iekārtām Eiropā, kas ir aprīkots gan ar laboratorijas iekārtām, gan ar gaisa attīrīšanas iekārtām, līdz ar to sniedzot ļoti kvalitatīvu un drošu un vides prasībām atbilstošu pakalpojumu un servisu. Mēs katrs esam atbildīgs par apkārtējo vidi, kurā dzīvojam. Līdz ar to Eko-ostas mērķis ir ierobežot vides piesārņošanu un atbalstīt videi saudzīgo tehnoloģiju ieviešanu. Šogad tika uzstādīts mērķis divkāršot iekšējo resursu izmantošanu, lai pievienotos idejai domā globāli, rīkojies lokāli. Eko-ostas teritorijā atrodas dabisko baktēriju audzēšanas ražotne, kura tapusi sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnikas institūtu. Tā ir kvalitātes kontroles laboratorija, kur tiek analizēti ūdens paraugi. Šeit tiek pārbaudīta arī mikrobioloģiskā preparāta kvalitāte, kuru izmantojam attīrīšanas procesā. Uzņēmums rūpējas ne tikai par jaunu tehnoloģiju, bet arī par jaunu perspektīvu profesionāļu piesaisti. Sijā Eko-osta ir arī liels atbalsts sniedzējs gan bāreņu biedrībai Saules bērni, gan Latvijas bērnu bāreņu fondam, kas šogad jau 20. gadu organizēja sporta un atpūtas nometni 2014 bērniem no daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm. Uzņēmums atbalsta arī aktīvu sporta piekritējus un var lepoties, ka aizvadītais gads ir bijis sasniegumiem bagāts. Basketbola klubs Ventspils ir apveltīta ar cīņas sparu un apņēmīgi turpina savu aizvadītās sezonas čempionu titulu saglabāšanu. Lielu sasniegumu gada ietvaros vērojam arī motokrosā, iegūtas medaļas Eiropas čempionātā un godalgotas vietas un uzvaras arī Latvijas kausā. Šogad savu pirmo čempionu titulu šajā sezonā izcīnījuši arī Eko-ostas atbalstītais Ventspils motoklubs Rodeo MX Racing Team, bet orientieris Edgars Bertuks aizvadītā gada Eiropas orientēšanās čempionātā Portugālē ierindojies top 10-niekā vidējā un garajā distancē. Bez atbalstītājiem šādus rezultātus nav iespējams sasniegt, tādēļ liela pateicība un gandarījums par atbalstu ir arī tādam nozīmīgam uzņēmumam kā Sijā Eko-osta. Ziemassvētki ir laiks, kad dabā un cilvēku sirdīs iemājo balts miers un cerība, un mēs visi, liels vai mazs, gaidām šo īpašo Ziemassvētku sajūtu, ar piparkūku un pīrāgu smaržu, ar sveču liesmiņām un noslēpumainā brīnuma gaidām. Eko-ostas valdes priekšsēdētājs Andrejs Laškovs novēl mums visiem piedzīvot šo brīnumu. Domāsim baltas domas, darīsim labus darbus, piepildīsim kāda maza cilvēciņa lielo sapni, un es ticu, pie mums atnāks pasakaini un balti Ziemassvētki. Vajag siltu plaukstu, vienmēr uz pasaules kāds, kuram bez tevis ir augsti, un pat aiz pasaules vēl. Vajag siltu plaukstu.